Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Ford, Aizdevums LV un Vitautas. Esiet sveicināti tirdzniecības centrā. Domina Shopping kārtējā ceturtdiena ir klāt un kārtējā sporta sarunu šova Eksi epizode ir klāt. Par ko runāsim šodien? Parunāsim vēl pēdējo reizi šajā te pavasarī par ziemas sporta veidiem, jo pie manas viesos būs neviens cits kā pirmais sportists, kurš Latvijai savulaik izcīnīja medaļu ziemas olimpiskajās spēlēs. Tas ir neviens cits kā Mārtiņš Rubens. Ja mēs vērtējam price performance skalu, tad es teiktu, ka mēs esam gaismas gadu priekšā. Bet, ja mēs vērtējam to attīstības skalu, tad es redzu, mums vēl ir kur pielikt. Neredzu jēgu startēt sacensībās, kur es būšu 11. vai 20. Es varēju tur naktī pirms sacensībām līdz 3 naktī nostrādāt, pārbūvēt kamanu, ar kur es pat nezināju, kā tajā trasē būs braukt. Tikai tāpēc, kad es sapratu, tas rezultāts, kas man rādās treniņos, viņš man neatnesīs ne tuvu to rezultātu, ko es gribētu sacensībās. Tev nebija ko zaudēt? Man nebija ko zaudēt. Vienkārši tā all in. Šobrīd pat tas darbs tajos, kuri nav labākie, tiek ieguldīts lielāks nekā tie, kas ir top līmeņa sportisti, kur varbūt šajā sakarā, tāpēc mēs neesam vēl absolūti galvas tiesu vai pilnīgi tur, kur ir Vācija, Austrija. Veres ieguldījums tur ir milzīgs. Tas, kad vienkārši mēs vienā brīdī nonācām līdz tam slieksnim, kad viņa kā trenere un arī kā mana krustmāte, viņa bija, man tajā sajūta līmenī bija, ka viņa man bija iedevusi visu, un tā kā, ko viņa var iedot. Un tālāk, lai es nonāktu nākošajā līmenī, man bija tā kā ārā no līgzdas jāsāk lidot pašam. Kā man noslīdēja aizmugure, un kā man aizgāja pilnīgi tā kā taisna svece dēļos augšā. Un tad viņi tur sašķīja tādos mazos gabaliņos, un es pa tām divām virāžām, pēc kurām es apstājos, es tā kā slīdēju uz dibeni, es to visu tā skaidri vēroju, bet tādā skaidrā palēlinājumā, tā kā to rāda slow-mo kino. Tik drosmīgs es neesmu, lai atzītos par trakāko, bet Mārtiņ, Eksos stāsta visu, ja? Kā mēs mums raidījumu izstāstījām, un tu kā esošs sportists visu nevar stāstīt, tas šobrīd jau kā bijušais vāridošs. Pagaid, es tev palīdzēšu. Ar seksu tu esi nodarbojies kamaniņu trasē noteikti? Jā. Lūk, un kā bija? Ja mums būtu vāciešu nauda, mums būtu adekvāts tas performance, tas snieguma un rezultātu pieaugums. Un kur mēs būtu vispār? Zini ko? Iedodiet mums, pamēģināsim. Divkārtējs olimpisko spēļu vicečempions, Eiropas čempions, arī divkārtējs pasaules čempionāta medaļnieks šodien kopā ar mani Mārtiņš Rubens. Mārtiņ, esi sveicināts? Sveiks. Kā dzīve? Klau? Sen neesi redzēts, sen neesi vismaz vaigā, vai ne? Kā aizrit tavu dzīvi? Mums viena sezona ir beigusies tikko. Gaidām nākamo, ja? Mēs negaidām. Mēs šobrīd, kamēr vācieši sauļojās, kā es saku, mums ir jāstrādā, lai noķertu to vilcienu, kas iet uz priekšu.
Tad būtībā tā latviešu tautas paruna par tiem ratiem un ragavām ir patiesa. Ja? Kamaniņnieku sakarā tas ir tā, vai ne? Ka jūs tās ragavas gatavojat un remontējat un uzlabojat vasarā, un savukārt tos ratus tad savukārt ziemā. Ja? Pilnīgi taisnība, jo viss kā mūsu šis sporta veids ir iegrozījies, tā varbūt aktīvā ziemas sezona nav tik gara, kā varbūt cilvēki no mums sagaidītu un varbūt gribētu mūs ilgāk redzēt, bet ziema ir ziema, un viņi ir tādi, kādi viņi ir, un mums jāiemācās ar to sadzīvot. Savukārt, viss šis attīstības process, kas ir saistībā ar kamanām, viņš ir tāds pilnīgi nebeidzams. Un, ja mēs skatāmies tā kā to izcilāko komandu piemērs, tad tur strādā gan sezonas laikā tehniķa komanda, gan vasaras laikā tehniķa komanda. Tas ir darbs praktiski 24/7, ja ir vajadzība un tā attīstība iet uz priekšu. Skaidrs, ka tie ir, liekas, varbūt daļēji sīkumi, pie kuriem reizēm nākas piestrādāt, bet es saprotu, ka no šiem sīkumiem veidojas tas kopums un veidojās šis smalkais pulksteņa mehānisms, kas vienā brīdī arī parāda rezultātu. Tu šobrīd ar vienu esi sportā. Cik daļu tava laika aizņem trenera darbs un cik tavu laiku aizņem šie tehniskie darbi, ko tu pats ieminies? Šobrīd mana tā pozīcija komandā ir tāda, ka praktiski pie komandas darba un pie tā, kas ir saistīts ar kamaniņu sportu, tieši tā kā trase, starta treniņi un tās lietas, tur es pieslēdzos praktiski rudenī. Bet lielākais darba laiks, kas man aiziet, ir šo kamanu modelēšana, projektēšana, tā kā dažādu projektu veidošana ap to, lai mēs varētu attīstīties šajā virzienā. Un, principā, sportistus es satieku ik pa laikam, tad, kad mēs norunājam, kad vajag kaut ko piemērīt, izdomāt līdz galam, kas ir tie soļi, ko mēs darām priekš nākošās sezonas. Bet tā pie komandas pilnībā es pieslēdzos tad, kad sākās ledus trasē. Klau, tehniskajā virzienā runājot par to, cik ļoti lielas ir tās robežas vai tās kaut kādas sarkanās līnijas, kur jūs vēl varat progresēt? Ja mēs paskatāmies tādu visiem zinām sporta veidu kā Formula 1, liekas, tur ir milzīga, fantastiska inženieru komanda un joprojām notiek attīstība. Tad kamaniņu sports, es teiktu, attiecībā pret pirmo formulu ir tādos bērnu autiņos. Kaut gan, protams, kad viss, kas ir saistībā ar to pasaules top līmeni, tad lielās valsts, ko mēs saucam, pa lielajām valstīm mēs saucam tās, kurām ir rezultāts. Beigās mūs arī sāk latvieši saukt par lielo valsti. Kaut gan tāda Rumānija skaita ziņā ir krietni lielāka, bet Rumānija nav konkrētajā sportā, jūs esat liela valsts. Jā, bet stāsts ir par to, ka tā ir tāda bez apstājas attīstība. Un tur šo procesu un to dziļumu, cik tu vari iet zinātnes un tehnoloģiju jomā, ir ārkārtīgi daudz. Un viena lieta, tā fantastiskākā lieta, kas laikam pēdējā laikā ar mani ir notikusi un ar mūsu komandu, ka mums ir izveidojusies tāda lieliska sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti. Un, ja es pirms kādiem gadiem 8 uz turieni aizgāju tikai apskatīties, kas tur notiek un kā tur notiek, ar domu saprast, vai vispār ir vērts tajā virzienā savu laiku un enerģiju ieguldīt, jo mums tas sporta veids ir tāds diezgan prasīgs. Mums ir skaidrs, ka ir zem tā jāveido zinātne, bet tai zinātnē ir jānes arī tādi diezgan ātri rezultāti, lai tas to validētu gan mūsu vadības priekšā, gan sporta vadības priekšā, gan arī komandas priekšā. Jo, ja es aiziešu pie atlētiem un solīšu, ka pēc 10 gadiem būs rezultāts, tad pēc tiem 10 gadiem neviens vairs nebūs palicis gaidot. Jā, tu jau pieminēji tās lielvalstis, un Latvija arī starp tām lielvalstīm kamaniņu sportā visnotaļ, vai ne? Attiecībā pret vāciešiem, attiecībā vēl pret citām vadošajām, teiksim, kamaniņu arī lielvalstīm. Ar viņu iespējām, salīdzinot ar mūsu iespējām, ko mēs varam teikt, kur mēs esam? Es teiktu, tas ir laikam mans mīļākais teiciens pēdējā laikā. Ja mēs vērtējam price performance skalu, tad es teiktu, ka mēs esam gaismas gadu priekšā. Bet, ja mēs vērtējam to attīstības skalu, tad es redzu, mums vēl ir kur pielikt. Bet, ja mēs vērtējam tādu divas labas ziņas būtībā, vai ne? Tajā pat laikā, ja mēs vērtējam to rezultātu kā rezultātu, tad
Ir trases, kur mēs esam priekšā, ir trases, kur mums tā kā mazliet pietrūkst. Un es domāju, ka pietrūkst, varbūt tas ir vairāk jautājums par tādu padziļinātu izpēti un zināšanām, kāpēc tieši tajā trasē kaut kas nesanāk vai nav šī rezultāta. Un palielinot šo tā kā pielāgošanās kapacitāti, mēs arī tos rezultātus varam uzlabot. Un skaidrs, ka arī komanda, kas mums ir, tā ir jauna, tāda perspektīva komanda. Tas nav kaut kas, kas turās uz kaut kādiem vecajiem bukiem, un kad viņi pazudīs, tad beigsies komanda. Nāk jauni atlēti klāt un rāda fantastisks rezultāts. Tā kā rāda fantastisks rezultāts varbūt atsevišķos braucienos, bet pietrūks to salikt kopā ar stabilitāti. Bet tas nāk ar laiku un ar gadiem, un es domāju, ka arī tās visas lietas sakārtosies. Atskatāmies uz aktuālo sezonu, noslēdzošo sezonu, tad tava pieminētā jaunība ir devusi arī salīdzinoši labus rezultātus. Un aizdītā sezona, kā arī viens no galvenajiem treneriem arī bija teicis, tad tādas panākums kā šo sezonu nebija gaidījis pat izlases galvenais treneris. Ja? Ja teikt godīgi, tad šo frāzi mēs esam teikuši jau, manuprāt, kad jau kāds 3 gadus pēc kārtas. Jo tiešām, ja mēs skatāmies šo te rezultātu un tādu rezultātu tabulu un varbūt medaļu skaitu, kas ir sezonas laikā izcīnījis, tad pilnīgi noteikti šī ir atkal, kā mēs varam teikt, labākā mūsu komandas vēsturē. Un tas, protams, ir saistīts ar visu komandas kopīgo izaugsmu ilgu gadu laikā. Tas nav tāds, tagad sanāca, kā jums tas sanāca. Tie ir, principā, pēdējo gandrīz 10 gadu darba rezultāti, kas ir šodien parādījušies šādā izteiksmē. Labi. Kopumā par kamaniņu sportu. Kur tas iet šobrīd? Ja mēs skatāmies arī tavus laikus, kad tu brauc, un sākam ar konkurenci. Tā konkurence, viņa bija lielāka, viņa šobrīd ir lielāka. Teiksim, ja mēs skatāmies dalībnieku skaitu, valstu skaitu, kas startē un tam līdzīgi. Ja mēs skatāmies uz to skaita ziņā, tad es teiktu, ka skaita ziņā varbūt tā elites klase ir samazinājusies, bet to īsti nevarētu nosaukt par elites klasi. Jo, teiksim, tas, kas ir saistībā ar top rezultātiem, un, piemēram, top 10 vai top 6, lai tu nokļūtu tur, tad un tagad, es domāju, ka tie kritēriji ir identiski. Praktiski all in, un tu izdari maksimumu, un tad tu tur var būt. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz sporta veidu masveidību, viņš ir valsts, kur viņš ir pagājis uz augšu, ir valsts, kur ir pagājis uz leju, kur ir visas disciplīnas, kur nav visas disciplīnas, bet tas arī ir laika jautājums. Bet ja mēs skatāmies tā kā uz to top līmeni, top 3, lai sasniegtu top 3 šodien un sasniegtu to tagad, tajā laikā, kad es braucu, es domāju, ka kritēriji ir identiski. Identiski? Es teiktu, pilnīgi identiski. Jā. Vienkārši tajā laikā varbūt bija valstis, kas bija uzņēmuši šo kursu jau ar senu pieredzi, bet mums savukārt, tad, kad izjuka Padomju Savienība un izjuka šī sistēma kā tāda, tad mēs bijām tā paudze, un es biju viens no tiem, kuriem praktiski šis kamaniņu sports Latvijā bija jāsāk būvēt praktiski no nulles. Tā kā bija kaut kāda izpratne par to, kas ir kamanas, bija cilvēki, kas Latvijā taisīja kamanas, bet ar tādām kamanām šodien neviens vairs nebrauc. Un arī es to sapratu jau tajā laikā, kad kā juniors startējot, aizbraucot uz kaut kādu pirmo pasaules kausu, ar tādu tīri labu braucienu es varēju tikt top 30. Pie junioriem. Tas nav pieaugušo līmenis, kas ir pa kārtu augstāks, ja ne vairāk. Un tad es vienkārši sapratu, ka kamēr mēs šajā sporta veidā neiesim un neattīstīsim visus šos parametrus, tikmēr uz augšu nekāda netiks. Un manā laikā tas bija tā, ka es pats būvēju savus kamanas ar citu cilvēku, protams, arī palīdzību. Bet es biju sev tāds eksperimentu trusīts arī pie reizes. Un tas varbūt iedeva varbūt dziļāku izpratni par to pašu kamanu kā tādu. Ka tu vari salikt tās izmaiņas ar tās kamanas konstrukciju, ar savām sajūtām kopā un tiešām tādā dziļākā, pat emocionālā līmenī to novalidēt. Bet redzot to, kā šobrīd mūsu komanda strādā, tas, manuprāt, ir tāds selekcijas process, ko mēs paši, kas esam šobrīd treneri komandā un komandas vadība, ko mēs esam redzējuši, tas, kas mums ir pietrūcis pašiem, to mēs mēģinam šobrīd iedot saviem atlētiem. Bet tev paši runājot, tad kaut kādā brīdī nebija tā, man tas tā, teiksim, skatoties uz tevi, tā sajūta rodās tāda, ka tev varbūt tā
pašam tā braukšana un tas viss, teiksim, tā sportista būšana, viņam pat varbūt nebija tik interesanti, cik bija tas tehniskais darbs. Kā pilnveidot to kamanu, ko izdarīt, varbūt citādāk, kā meklēt jaunievedumus un tam līdzīgi. Nebija tā, ka kaut kādā brīdī tas tā bija lielāks izaicinājums nekā pašam braukšana, vai tomēr nē? Zini, tajā laikā, kad es tās savas pirmās kamanas mēģināju būvēt, tas bija stāsts par to būt 30-niekā, 20-niekā, un varēja sapņot par iekļūšanu 10-niekā. Un tad, kad šos te pirmos soļus tā kā ejot un taustoties, izdevās tikt līdz tam 10-niekam, un praktiski, varbūt, kad neieguldot tos 100% treniņu darbā, ko es neteiktu, kad netika ieguldīts 100% treniņu darbā, es teiktu, drīzāk netika ieguldīts 100% atpūtā. Jo viss, teiksim, mana tā diena bija vairāk pakārtot ar to, ka, ja no rīta man ir treniņš, tad ir pusdienas, tad es esmu darbnīcā. Tad, kad citi atpūšās, normāli sportistam vajadzētu starp treniņiem atpūtīt, man ir jāmauc. Tad es eju atkal atpakaļ uz vakar treniņu, pāēdu, atkal uz darbnīcu. Un es domāju, ka tas arī bija tas lielākais mīnus visā tajā procesā, jo es nepaspēju pietiekoši atpūsties. Un tāpēc tu pats darīji visu, būtībā tu biji viss, jā? Bija milzīgs darbs, kas bija jādara pašam, lai kaut kas no tā visa iet uz priekšu. Tad šobrīd mums tie pienākumi attiecībā ar sportistiem, mēs to esam sadalījuši, bet arī nav tā, ka sportisti šobrīd absolūti neko nedara ar kamanām. Mēs tāpatās viņiem lūdzam nākt klāt, darīt, tad, kad ir brīvās nedēļas, kad ir iespējas starp treniņiem atnākt arī kaut ko padarīt. Tā kā, lai tas neaiziet tādā pilnīgi atsevišķā plūsmā. Lai katram, kurš ir šajā sportā, lai katram būtu arī izpratni par to tehniku, ar ko viņš brauc, un arī izpratni, kāpēc kaut kādas izmaiņas, kas tajā tiek veiktas, kā tas palīdz viņiem trasē. Skaidrs. Tad tu teiksim tā, viennozīmīgi tu nevar pateikt, ka tev interesantāk ir tā tehniskā puse nekā pat tā braukšana vai šobrīd trenēšana. Ja mēs šobrīd noliekam svarkausiem, tev pašam lielāks izaicinājums ir kaut kāds tehniskais jaunievedums vai teiksim, tu palīdzēt sportistam, vai tu to nevar tā nosvērt? Tajā laikā, kad es braucu, tās kamanas bija ārkārtīgi grūti braucamas. Un tas, ko es meklēju priekš sevis, to tādu gan rezultātu, gan labu sajūtu trasē. Un kamēr šīs sajūtas tā kā nesaliekās kopā, ir skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā ar tehniku, jo šobrīd es redzu, ka tās kamanas, ko mēs esam uzbūvējuši un ar kurām brauc mūsu atlēti, ar viņām ir krietni vieglāk braukt, un viņas, neskatoties uz to, ir arī daudz ātrākas. Jo man bija tā, ka tie mani pirmie rezultāti, kas parādījās pasaules līmenī, tā kamana, ar kuru es braucu, es saku, šodien ar viņu braucot, elpot nevarēju. Bija jābūt perfektai, precīzai trajektorijai, līnijai, ar minimāli izdarīt kaut kādu liekām kustībām, tad ar viņu varēja braukt ātri, un tad ar viņu varēja vispār tikt līdz lejai. Pie kaut kādām mazām kļūmēm viņi, teiksim, savākt vai nokontrolēt, pēc tam bija, tāpēc bija vai nu esi tur, kur esi, vai nu lido. Un tāpēc arī man tie rezultāti reizēm gāja gan uz augšu, gan uz leju un visādi. Un skaidrs, ka tie eksperimenti, viņi nevienmēr veda tādu skaidru trajektoriju uz augšu. Tu izdari kaut ko, tev liekas, ka tas ir tā kā idejiski varētu strādāt, bet tad tu kaut kādu laiku brauc un saproti, ka tas nestrādā, bet ja tomēr saņemšos un padarīšu vēl, tad varbūt atrisināsies. Un ir bijuši tādas sezonas, ka tu vienkārši pussezonu mokies un pēc tam paņem veco kamanu un brauc un viss ir kārtībā. Un tad atkal tad ir tas lielais atkal atgriezniskā saikne pavasaru, kas ir jāmēģina izanalizēt, saprast, kas tad ir labs bijis tajā, kas ir uztaisīts jauns, jo nevienmēr ir tā, ka problēma ir kaut kāda liela un globāla. Atrisinot varbūt vienu mēzglu, tā jaunā kamana tiešām būtu labāka. Bet tagad tāpēc es arī cenšos gan sportistiem, gan tagad kolektīvā iekšā mācīt to, ka ja mēs kaut ko testējam, mēs testējam tā soli pa solītim. Vienu atsevišķu mēzglu katrā braucienā. Nevis tā, ka tu uztais pilnīgi no nulles jaunu kamanu un tad īsti nevar saprast, kas tad viņā ir, vai labāks vai sliktāks. Jā. Man ir iemācījusi dzīve, ka nav dumu jautājumu, bet
es vienu riskēšu uzdošu. Tu pats arī mēdz vēl šobrīd nobraukt, teiksim tā, kaut ko testējot, kaut ko pārbaudot, vai būtībā, teiksim, tu tur īsti nevar notestēt manu kamanu, ja tā ir mana kamana, un es ar viņu varu, principā, saprast, kā es ar viņu jūtos, vai kā tā puse ir. Dumšs jautājums, es atvainojos. Vairs jau nē. Tad, kad es atgriezos Latvijā un sāku strādāt kā treneris ar jauniešiem un junioriem, tad es vēl mēdzu tā... Tāpēc, ka viņu izpratne varbūt nebija arī tik saprotama. Tieši tā, par to arī ir stāsts, jo tur šo atgrieznisko saikni nebija tik viegli dabūt, jo, zin kā, atlēti auga, attīstās, kamēr viņš nav šos dažādos inventāru variantus pamēģinājis, pabraucis un sapratis, ka tiešām šis ir tas, kas man nedara, un šis ir tas, kas man der, un vēl iedot vēl to dziļāku izpratni, kāpēc tas der un kāpēc tas nedara. Tad tajā vecumā vēl ir grūti to analizēt, jo pašam pietrūkst to braucienu pieredzes, pietrūkst šīs stabilitātes trasē, tāds skaidrs pašu braucienu izpratnes. Tad man nācās pāris reizes pabrauc un pamēģināju, ko tās kamanas dara, bet šobrīd tā komanda ir attīstījusies tik tālu, ka principā ar visiem atlētiem runājot, ar katru no viņiem ir pilnīgi skaidra tāda atgriezniskā saikne, kas patīk, kas nepatīk, un par cik mēs tādus lielus lēcienus izmaiņās nedaram, bet tādus soli pa solim, tad arī viņus ir diezgan viegli izsekot. Skaidrs. Tāds varbūt viens lielāks jautājums. Runājot ar Dainu Dukuru, runājot ar Zintu Ekmanu, viņi neslēp, ka gan bobslējas, gan skeletons, viņi tā kā, sporta veids, kurš noteikti nav, teiksim, tā ir augšupējoša līkme. Tādā, kopējā gan popularitātes ziņā, gan tur TV reitingu ziņā un tam līdzīgi. Tās pašas tev tās konkurences iemesli un tam līdzīgi. Kā ir ar kamaniņu sportu? Tas kamaniņu sports šobrīd kā sporta veids, viņš tevuprāt progresē, stāv uz vietas vai regresē? Par televīzijas reitingiem man nav īpaši ziņu. Es neesmu viņus arī pētījis. Bet tas, ko es dzirdu... Visādā citādā ziņā, tu tur esot klāt, tu droši vien, ka jūti to tāpatās, cik liela ir interese tur, nezinu, citās valstīs un tam līdzīgi. Ir stāsts par to, ka ir valstis, kurās šī interese ir augusi, ir valstis, kuras varbūt saprotot to, ka kamēr viņi neiekāps tā kā bišķītiņi nākošajā līmenī un neuzliks to uz tādu kārtīgu attīstības tādu skaidra redzējuma, kad cīnīties ar tām dažām top valstīm, kas šobrīd ir aizgājušas uz priekšu, tad ir ārkārtīgi grūti. Bet tāpatās ir atsevišķi piemēri, kas pierāda, ka arī viens sportists esot valstī un sastrādājoties varbūt ar blakus kādu citu kaimiņu komandu, var sasniegt tiešām lielisks rezultāts. Manuprāt, pagājušā sezonā to parādīja austrāļu puisis Aleks Ferlaco, kas pasaules čempionātā finišēja 5. Pie milzīgas konkurences. Austrāls, jā, tas ir tā pietiekami arī eksotiski. Austrāls, jā, Austrāls. Bet, viņš bija kādu laiku, viņš bija ar Latvijas komandu kopā, kādu laiku viņš bija, manuprāt, pat ar austriešiem, kādu laiku ar amerikāņiem, ar kanādiešiem. Viņš ir pabijis visur, viņam tā pieredze ir bišķītiņa aplasījusies un savā ziņā braukšanas ziņā un trases izpratnes ziņā viņš ir krietni audzis, es domāju, no tās kopējās sadarbības. Un redz, kad līdz rezultātam var nonākt, tad, ja tev patiešām ir tāda vēlēšanās un tu vēlies to darīt. Bet tad, kad es dzirdu, kad, piemēram, rumāņu atlēti vai kādi sūdzās, bet ko tad mēs, tur tie visi pārējie lielie, un tie jau tikai tur brauc, un mums vajag vienādas kamanas, un tad mēs arī brauksim. Tad uztaisīja šo tādu lielo pavērsienu ar standardizētiem sieviešu divniekiem, un ja mēs skatāmies to valstu secību, viņi ir turpat. Tas nav mainījis pamatbūtību. Ja tu pats neesi gatavs iet un strādāt no līdzi un izdarīt līdz galam tās sīkās lietas, tad dod kādu kamanu, tu gribi zem pakaļas neliec, šis rezultāts nebūs. Bet tie cilvēki, kas tiešām ieliek sirdi un dvēseli un meklē veidus, kā attīstīties, tie vienā brīdī var nonākt tur, kur viņi pat nav sapņojuši nonākt. Bet tev būtībā nav bāžas, kad vēl, teiksim, tur, 2 vai 3 olimpiskie cikli un kamaniņu sports beigsies. Ko neslēp būtībā gan Dainis Dukurs runājot par skeletonu un pat Zints Ekmans, sakot, ka bobslējas iet uz leju, ka varbūt tie ir, 2 vai 3 cikli un viss sporta veids beigsies. Zini, es tik tālu nedomāju. Yeah? Šobrīd stāsts ir par to, mēs neviens nezinām, kas būs rīt. Arī dzēn, jā. Skatoties uz to, kas notiek mums tepat kaimiņos blakus, kāda tā pasaule būs, un ja mēs dzīvosim vienās lielās bažās, mēs beigās
ar to savu kaut kādu, varbūt slimo bažu meklēšanas instinktu arī viņus atradīsim un palīdzēsim viņām materializēties. Es domāju, ka stāsts ir šobrīd, ka jā, visiem ir jāattīstās. Jāattīstās gan fiziski, gan mentāli, gan vispār kā sabiedrībai kopumā. Un ja mēs iesim un meklēsim šos te attīstības ceļus, un es redzu, ka šobrīd Starptautiskā kamaniņu sporta federācija, tur ir, es teiktu, jaunas galvas, jaunas asinis, jaunas domas par to, kā to visu attīstīt, ir skaidrs, ka viņš ir jāpadara citādāks nekā kā tas ir bijis 50 gadus atpakaļ. Bet, ja mēs domāsim par attīstību, tad mums vienmēr būs par ko darīt, vai ne? Tā ir. Par attīstību runājot, tad es saprotu, ka Siguldā tika testēts šis jaunais sacensību modelis, vai ne? Un kā tas varētu būt, tas formāts jaunais, vai ne? Kā tas varētu būt, cik tas regulāri varētu tikt izmantots nākamajā sezonā, par to ir kaut kādas ziņas, ir informācija, kaut kāda secinājuma ir izdarīta tādā, es domāju, lielākā mērogā. Tu domā par to vienu braucienu vienā dienā, otru otrā? Man jau liekas, ka šis formāts ir tāds ļoti labs un īpašs, un viņu varbūt nevajadzētu ieviest katrās sacensībās, bet, teiksim, pasaules čempionāts un olimpiskās spēles jau tādas ir, bet pasaules čempionāts arī varētu būt tāds pats, lai tas tomēr šīs sacensības ar kaut ko paceļ un atšķir no pārējām. Bet arī pasaules kausa formātā, es teiktu, teiksim, pa vienam braucienam katrā dienā tas atvieglo, teiksim, komandas darbu, gan tehniķiem, mehāniķiem, kas var mierīgi mājās sagatavot uz otro braucienu kamanas, ka tev nav tas starp braucieniem tur pa galvu, pa kaklu jādara, ja kaut kas tiešām ir noticis. Un tādā ziņā tas bišķi to visu sacensību sajūtu padara tādu mierīgāku un varbūt bišķi vairāk baudāmāk tieši treneriem. Es domāju, atlētiem skaidrs, ka tas nav varbūt pārāk viegli, jo tad, kad tu esi nostartējis vienu dienu un tev vēl ir jāiet gulēt ar to, kur tu esi un kas tu varētu būt nākošā dienā, tas bišķītiņi dod pa bēniņiem. Bet atkal tas palīdzētu varbūt, kad bišķītiņi vieglāk pēc tam uztver to, kas notiek olimpiskajās spēlēs. Jo olimpiskajās spēlēs šāds formāts ir, tad nav tā, ka šis formāts ir tikai reizi 4 gados. Un vai nu ir, vai nu nav. No jā, tieši tā. Tāds mazie testi tie būtu, vai ne? Jā. Kā tu pats, starp citu, pārvārīji pats braucot šos teiksim, lielos mačus? Viens brauciens, otrs brauciens, tad apmēram sēdi un domā, kur es varētu būt? Skaties tur, laika tabulās vai... Ar mani bija tā, es laikam biju bišķi vienkāršāk mēģināju to visu uztvert un domājot par gatavošanos braucieniem, es praktiski domāju tikai to, kas ir tas, kas man ir trasē jāizdara. Šis rezultāts, kāds viņš būs, tas ir atkarīgs tikai no tā kopuma, ko es izdarīšu šeit un ko es esmu jau izdarījis treniņos, mājās, darbā pie kamanām. Un es varu izdarīt tikai to un trāpīt tik augsts, cik es uz šo brīdi esmu pelnījis. Un ja es to saprotu, tad es zinu, ka man pats svarīgākais bija pirms sacensībām aiziet un pateikt sev, es uz šo brīdi, ko varēju, to pa 100% es izdarījis, kāds būs mans rezultāts, skatīsimies, izdarīsim secinājumus, iesim tālāk. Un tāpēc arī tas laiks, kad man tie rezultāti gāja uz augšu un uz leju, es sapratu, ja es pats sev neredzu jēgu startēt sacensībās, kur es būšu 11. vai 20. Es varēju tur naktī pirms sacensībām līdz 3 naktī nostrādāt, pārbūvēt kamanu, ar kur es pat nezināju, kā tajā trasē būs braukt. Tikai tāpēc, kad es sapratu, tas rezultāts, kas man rādās treniņos, viņš man neatnesīs ne tuvu to rezultātu, ko es gribētu sacensībās. Tev nebija ko zaudēt? Man nebija ko zaudēt. Vienkārši tā all in. Vai nu būs vai nebūs. Un tāds būs vai nebūs. Tie bija ļoti daudzi un dažādas formāta piedzīvojumi. Bija labas reizes un bija bēdīgas reizes, bet ar to jārēķinās. Tad, kad tu ej all in, vai ne? Tā ir, bet mēs laikam, skatoties uz tevi, mēs varam teikt, ka tu nebija tāds tipiskais sportists tomēr. Tu biji tāds savdabīgs tomēr, vai ne, savā ziņā? Varam tā teikt? Kurš sportists nav savdabīgs? Es domāju, ka lielākā daļa tomēr, viņi tur cepās par to rezultātu, par to, ja. Tu arī, protams, tur domā un pārdzīvo un tam līdzīgi, bet tu pats teici, vai ne, ka tu spēji nolikt malā apmēram un tam līdzīgi. Es domāju, ka lielākā daļa sportisti, tas ir tādā savdabīgas ziņā, vai ne, ar ko tu atšķīries. Atšķirīgs varbūt no tās lielās masas, vai ne. Ja lielākā daļa varbūt pārvāra un streso un domā, kā būs, kur es būšu, kā man ies, ja, tad tu to kaut kā tā prati, ne? Vai nebija tā?
Man liekas, ka tas tādā ziņā savdabīgs, es domāju. Man liekas, ka tas nāk ar laiku un ar izpratni par kaut kādu lietu kārtību. Jo es saprotu, tajā laikā man varbūt nebija tāda mentora, kas pasaka, tagad paskaties, padomā šādi, un tas atrisinās kaut kādu tavu lietu. Skaidrs, ka arī treneriem sāpēja sirds, un viņi turēja rūpu par to, lai būtu šis rezultāts. Un arī viņi tāpatās uztraucās un domāja, kas tad ir tas, ko var palīdzēt. Bet man tā dzīve lielajā izlasē bija diezgan tāda, es teiktu, man ļāva būt man pašam. Vētraini būtībā, vai ne? Man ļāva būt man pašam, un tas, manuprāt, arī bija tas, kas palīdzēja kaut kādā brīdī šos tādus, es teiktu, trakos, pārgalvīgos lēmumus, kas izstās no tāda vienkārši cilvēka skata punkta pieņemt, bet šie lēmumi, tas bija jautājums par to, kad es vēlos augt. To arī redzēja treneri, ka tas, kas man bija svarīgi, lai tajā visā, ko es daru, būtu šis izaugsmes process. Izaugsme nevar notikt komforta zonā. Tu saproti, ka tev ir visu laiku jākāp pāri tam, kur tu esi bijis, ja tu vēlies citu rezultātu. Un skaidrs, ka tā nav vērtākā vieta, kur būt. Un viņi nav patīkami, tad, ja viss iet greizi. Skaidrs, ka visi ir gatavi sist uz plecu un slavēt, tad kaut kas ir labs noticis. Bet skaidrs arī šie smagie kritumi, tie arī bija visiem kopā tā kā jāpārvāra. Bet es esmu pateicīgs tā brīža komandas vadībai, kad no viņa puses es nereiz nedzirdēju tādu tiešu pārmetumu, kāpēc tu tā darīji, tagad nebūtu tā darījis, tad jau būtu atkal, vismaz tur, kur tev būtu jābūt. Šobrīd komanda arī, teiksim tā, nerada komandai tādas pārmetumus. Šī brīža komanda, ja mēs salīdzinām tos laikus ar šiem laikiem. Skaidrs, ka šobrīd visi varbūt tādā krietni lielākā sistēmā ielikts, vai ne? Katrs zina savus pienākumus, un tur neviens neskrovēs komandas līdz 4 rītā. Pa lielam, ko mums būtu viens otram pārmest? Mēs visi saprotam, ka mēs esam uz tāda savā ziņā izaugsmes ceļa. Un vienā laivā beigās. Un vienā laivā, un skaidrs, ka ir vieglākas un labākas dienas, un ir smagākas dienas. Un ar tām visām mums ir jāiemācās sadzīvot. Un tas nav jautājums par to, ka pēc kaut kā nepatīkami tagad meklēt vainīgos un viņu par to strostēt. Jautājums ir, vai mēs spējam paskatīties, kas ir tas, ko es, redzot to, kas notiek, izdarīju, vai kā es palīdzēju, lai palīdzētu komandai kopumā augt. Nevis pārmest par to, kas nav sanācis, bet vai es tiešām no savas puses izdarīju visu, lai tas rezultāts būtu labāks. Un, ja šādi paskatās, tad tu saproti, ka absolūti nav par ko pārmest, jo arī sportists, kurš ir veicis, teiksim, sliktu braucienu, viņš ļoti skaidri pats saprot, ka tas brauciens ir bijis slikts. Viņam tāpatās jau ir slikti, gan morāli, gan fiziski, pat tīri emocionālā līmenī. Skaidrs, ka visa ķīmija, kas izšaujās cauri no smadzeņu impulsiem, sākot, tas nevienam nekādu baudu nerada, sevišķi, ja nekas labs nav noticis. Un tad iet vēl pie tā visa un pārmest par to, kā tad tu tā, tā, lūk, tur mēs esam, bet mēs tur esam visi kopā. Tā kā es teicu, vienā laivā. Mārtiņ, vēl viens tāds varbūt jautājums, kas izskanēs šeit un raidījumos vairāk kārt ir, kā tev liekas sportists un atkal par to pārvārīšanu, domāšanu pārlieku daudz bieži vien, vai sportistam nav, sabiedrībā pastāv viedoklis, ka visi sportisti ir idioti. Pavisam vienkārši, vai ne? Mēs esam lauzuši daudz stereotipus, vai ne? Bet vai tiešām nav tā, ka ja sportists ir, teiksim tā, mazāk domājošs pats, ka viņam ir vieglāk? Vieglāk ko? Vieglāk sasniegt rezultātu, vieglāk, būt kaut kur augstāk un tam līdzīgi. Viņš vienkārši sagaida, ko viņam treneris saka, viņš cenšas to izpildīt. Un tad jau ir jautājums, vai viņš to spēj izpildīt. Jautājums, par kuriem sportistiem mēs runājam. Vai mēs runājam par pasaules top līmeņa sportistiem, vai mēs runājam par vidusmēru Te ir atšķirība, jā. Jo, ja tu paskaties uz to mentalitāti, kas ir jebkuram pasaules top līmeņa sportistam, tā tiešām tas ir ceļš uz perfekciju. Un tas nav jautājums par to, ka es tagad nedomāšu un man viss sanāks. Tas ikvienu no šiem dzīves stāstiem, ko tu paskaties, kas ir uz lielajiem ekrāniem,
neviens no viņiem nav vienkārši pļēgrojot nonācis tur, kur viņš ir. Tas ir milzīgs darbs, milzīgs ieguldījums visos virzienos, emocionāli, fiziski, materiāli. Un vēl cilvēku komanda, kas to cilvēku ir aizvedusi līdz tam. Tā kā ja skatās uz vidusmēra sportistu un tādu, kuram liekas, man ir pietiekoši talants, lai es te tagad pārējiem šļūktu līdzi, par tiem runājot, jā, ar tādu pieeju tas ir izdarāms. Bet top līmeņa sportisti es nepazīstu nevienu tādu, kurš būtu tiešām galvasties pārāks par citiem, kurš būtu tāds, man viss vienalga, man tāpat sanāk. Tādu nav. Tādu vienkārši nav. Varbūt tādos, nezinu, ja es skatos uz kaut kādiem tur cīņas sportiem, kas ir absolūti fiziski un tādi vairāk uz dzīvnieciskiem instinktiem balstīti. Tur var, jā? Tur tādi bišķītiņi, tā kā ne no šejienes cilvēki kaut ko ir sasnieguši. bet arī viņu šī zvaigžņu stunda ir bijusi krietni īsa. Bet, ja tu redzi tādus sportistus, kas ir spējuši performēt ilgtermiņā, tur arī tādu nav. Pat šajos sporta veidos. Kamaniņu sports Latvijā ir tomēr novērojama tāda zināma pēctecība. Ja mēs atkal skatāmies par tā sauktiem renes sporta veidiem, es nezinu, kamaniņniekiem patīk, jūs sauc par renes sporta veidu pārstāvi? Tā mūs ir iesaukuši. Bet jūs patīk vai nepatīk? Tā godīgi. Vai nav nevajadzēja? No Rēna jau tā ir, pa ko mēs braucam. Ir, jā. Ledus trase, jā, arī tā var teikt. Bet tad var rasties pārpratumi, bet tā Rēna laikam ir saprotama cilvēkiem šobrīd. Labi. Ne par to, salīdzinot šos renes sporta veidus atkal. Tad kamaniņās mēs redzam to pēctecību, vai ne? Ja mēs redzam, ka skeletons Latvijā, tādā augstā līmenī pasaules kausos, būtībā ir beidzies arī līdz brāļu Dukuru aiziešanu, vai ne? Starp citu, vienu no epizodēm iepriekš ar brāļiem Dukuriem arī viņi tepat sēdēja, varat pastīties sportcentras arhīvā. Tāpat bobslējā mēs arī redzam kaut kādu lejupslīdi, bet kamanās mēs redzam, ka tā pēctecība ir, vai ne? Viena paudze nomaina nākamā un tam līdzīgi. Un tā līkni ir, kur ir tas veiksmes stāsts? Man liekas, ka... Un nesaka, ka tas ir kopējs darbs, jo tā atbilde jau ir dzirdēta. Taisnība ir arī šajā atbildē. Jā. Bet stāsts ir par to, ka federācijas tādās pamatnostādnēs varbūt šajienas federācijas mūsu federācijas tajās pamatnostādnēs mēs nekad neesam izņēmuši vienu cilvēku ārā un mēģinājuši caur viņa panākumiem pacelt kaut kādu šo te federācijas kopīgo rezultātu kaut kur saulītē. Ja es skatos uz to, kā mēs šobrīd strādājam ar atlētiem, kas mums ir komandā, mums tur turisti nav neviena. Bet tajā pat laikā šobrīd pat tas darbs tajos, kuri nav labākie, tiek ieguldīts lielāks nekā tie, kas ir top līmeņa sportisti, kur varbūt šajā sakarā, tāpēc mēs neesam vēl absolūti galvas tiesu vai pilnīgi tur, kur ir Vācija, Austrija, bet toties šie sportisti, kas ienāk komandā, par viņiem rūpējās tikpat, ja ne vairāk, kā par tiem, kas jau šobrīd ir topā, un kam jau pašiem ir kaut kāds redzējums un tas viss. Un skaidrs arī tehnikas ziņā un šī te attīstības posma ziņā, visa informācija, kas mums ir pieaugušo izlasē, teiksim, kamanas, ar kurām pagājušajā gadā startēja, bet nākošā sezonā vairs nestartē, tiek atdotas lejā junioriem, pēc tam no junioriem jauniešiem. Līdz ar to arī izpratni par šo tehniku un par to, kas ir labas kamanas, veidojās jau no bērnu laikiem. Mārtiņ, noslēdzot raidījumu pirmo daļu, tavs aizdījās sezonas lielākais prieks? Es viņu pat vienu tādu nevaru nodalīt, ja tu man tā, Saka divus. Ja tu man tā prasi. Bet tad divus. Es teiktu, ka skaidrs, ka vienmēr es esmu maksimālists un mani interesē vieta tur pašā augšā. Un tad pasaules čempionātā mūsu dāmu divnieki bija tas, kas tiešām sirdī sirdi. Un tur tā viena simtaļa un pāris simtaļas līdz pasaules čempionu titulam bija tas, kas atkal no otras puses sāpēja. Kas ir vairāk, prieks vai sāpes šī gadījumā?
Prieks par sudrabu vai sāpes, ka nav zelta? Es saprotu, ka sezonas sākums ne tuvu neliecināja par to, ka tās sezonas noslēguma fāze varētu būt tāda, kāda viņa bija. Yeah. Un, līdz ar to es tā kā ar galvu saprotu, kad ir vērts kārtīgi priecāties. Yeah. Bet es laikam arī kopš paša kā atlēta laikiem neesmu īsti iemācījies priecāties par otro vietu. Aha, nu labi. Kamēr tu neesi tur, tā kā kaut kas tomēr nav līdz galam izdarīts. Un es saprotu, ka tā ir tāda no apstākļu un lietu un darbu kopums un varbūt neviena cilvēka, bet visas komandas. Un tad tu mēģini saprast, vai tas bija tu, vai tas bija kaut kas cits, vai mēs vienkārši visi kopā vēl neesam to nopelnījuši. Bet atkal, jā, Mārtiņa un Roberta šī pasaules čempionāta uzvara sprinta sacensībās. Tas bija īpašs brīdis. Arī Kristera sezona kopumā, kur viņam beidzot izdevās tāda salīdzinoši stabila sezona, nobraukt visu sezonu top 6 visās sacensībās un finišēt pasaules kausa kopvērtējumu 2. vietā. Arī Roberta un Mārtiņa 3. vieta. Tas arī tie daudz tādi fantastiski panākumi, es teiktu. Un viņi visi silda sirdi, bet es zinu, ka mēs varam labāk. Okay. Tiešām es tagad iedomājos, vai tiešām nav brīdis, kad sportists priecājās arī par 2. vietu? Zini, kā, noteikti, ja tu esi izdarījis tā kā maksimumu un visu, un tu redzi, es tā kā izcīnīju 2. vietu, tā ir viena lieta. Bet cita lieta ir, kad es tomēr palaidu 1. Tad tas ir cits stāsts. No jā. Mārtiņ, iedodam skatītājiem nedaudz atvilkt telpu reklāmas pauzītē. Un pēc reklāmas pauzītes būsim atpakaļ, griezīsim Domina Shopping tēmu rātu. Tu to darīsi personīgi. Tev būs iespēja šo to iegūt. Neslēpt, pazaudēt neko nevarēs. Un jā, redzēsim, kā tev veiksies zem katra. Tad mūsu atbalstītāja logo būs kāda atsevišķa tēmiņa. Tā ka tas jau pēc reklāmas pauzītes. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Ford, Aizdevums LV un Vitautas. Jā, Fords Mustangs noderētu Mārtiņa Rubeņa vārdiem sakot, diemžēl Fordu iegūt viņš nevarēs, bet Fords mums nodrošinās Mārtiņa enerģiju raidījuma 2. daļā. Okay. Enerģija bija pietiekami labi mums raidījuma 1. daļā, bet kopā ar Fordu un Fordu Mustangu tā enerģija jābūt vēl jaudīgākai. Un enerģija tev vajadzēs. Uzreiz jau sākot raidījumu 2. daļu, tev ir jāgriež tēma rats un pārbaudam tavu veikumu, jo, kā jau es teicu, zem atsevišķiem laukiem ir arī balviņas paslēpušās, tev būs iespēja šo to arī iegūt. Tā kā skatīsimies, cik tev laimīgi roka. Redz, Fordam tu uzreiz garāmies, jā. Aizdevumu tu varēsi paņemt. Okay. Aizdevums LV, viens no mūsu lieldraugiem mums piedāvā tēmu, jā. Atmiņu stāsti 2006. gads Turīna. Un kā es raidījumu piesakot, varbūt nedaudz kļūdaini tev pieteicu, ka
divkārtēju olimpisko vicečempionu, vai ne? Tu esi divkārtējs bronzas. Bet bija tikai bronza. Bet tev patika, kā es to pieteicu. Tomēr, jā. Es tāpēc arī nelaboju, vai ne? Tas ir uz ko mums visiem tiekties, un skaidrs, ka man labāk patiktos, ja būtu nosaucis par divkārtēju olimpisko čempionu. Jā. Tas paliek nākamajā reizē. Tā kā iesim uz to. Jā, tā bija atmiņu stāsti par šo 2006. gadu Turīnu. Kā tu atceries šobrīd? Nu jau labs laiks, rēķīts ir paskrējis. Kurš tāpēc ir tavas olimpiskās medaļas? Man Turīnas olimpiskā medaļa ir Latvijas sporta muzejā. Jā, to es kaut kā, man liekas, viņi kādu pusgadu pabija pie manas mājās. Bet tad es vienā brīdī sapratu, ka man tik daudz cilvēki vaicā un grib viņu redzēt, ka tā bija viena no tādām domām, kad redz, kur ir iespēja aiznest un atstāt, un lai katrs droši iet un skatās, bet pēc tam es bišķītiņi dziļāk parakājoties un izprotot to, ko tā medaļa nozīmēja mums visiem. Un ne tikai man, bet mums Latvijas valstī kā tāda, kā sporta pasaulē vispār kopumā. Tad es arī sapratu, ka tā gluži nav manis viena medaļa. Ka tā ir medaļa, ko mēs visi kopīgiem spēkiem, varbūt man pieliekot tikai to pēdējo punktu, esam visi kā tā sporta saima un vispār kā sabiedrība ieguvuši. Un es sapratu, ka tā pieder mums visiem, un viņai ir jābūt tādā vietā, kur katrs var pie viņas pieiet, paskatīties, nofotografēties. Kaklā nezinu, vai ļauj uzlikt, bet katrā ziņā ir ļoti daudz cilvēku, kuri viņi varētu pilnīgi droši ņemt un likt kaklā. Kādas ir tās pirmās atmiņas? Tu jau teici, ka tas tev nozīmē daudz, bet kāda ir tā pirmā tāda šobrīd sajūta? Atceroties tos laikus, un es atceros toreiz, man liekas, ka Vairvīģa Freiberga tev tur mīlīgi samīļoja, un tu pat buču dabūji, man liekas, no viņas, jā? Tā bija? Tā bija taisnība, jā. Un arī savus tā kā medaļnieka ziedus, kurus pasniedz uz piedestāla, es viņai uzdāvināju. Tas, protams, ka bija īpašs brīdis, kuru es varbūt tajā laikā pat īsti nespēju aptvert un tā kā novērtēt, bet tā bija tāda dziļi cilvēciska kopības sajūta bez kaut kādām domām par to, kas ir mūsu šie tā kā pasaulīgie rangi vai kas mēs esam. Bet šī cilvēciskā kopība un šī sirsnība bija tas, kas stāvēja tajā brīdī pāri visam. Un man liekas, ka tādi brīži ir kaut kas tāds, kas ļoti dziļi dvēselē nospiežās. Un ja man jāsaka, ko es no tā atceros praktiski katru mirkli. Ir daudzas lietas, kas ir manā dzīvē bijušas un pagājušas, un viņas ir tā kā no tiem atmiņas apcirkņiem izdzēsušās, bet šie brīži, laikam, tā mums tas visums ir būvēts, kad arī šajā visumā kaut kas iespiežās krietni dziļāk. Es vienā no iepriekšējiem epizodēm šeit Mārim Verpakovskim vaicāju, kas ir tas viņa vārta gūms, ar ko viņš grib, lai viņu asociē. Tev ir viens tāds kaut kāds moments no karjeras, ar ko tu gribētu, lai tev cilvēki asociē no sportista karjeras? Vai varbūt tas vispār no sportista karjeras? Jo Māris diezgan ātri uzreiz to vienu vārdu gūmu atrada par 1, 2, vai ne? Bet tev ir kaut kāds tāds viens moments. Bet tu nedomā tādos mērogos? Man negribētos, lai cilvēki man atcerās dēļ vienu momentu. Man gribās, lai cilvēki mani atcerās kā kaut savā ziņā tādu dzīves līklošu cīniņu un savā ziņā tādu grūtību pārvarēšanas dzīves stāstu, kad apzinoties to, kad tas, cik daudz mēs spēsim šajā savā sapnī ieguldīt kopā ar cilvēkiem, kas ir mums apkārt un viennozīmīgi augot, ko mēs patiesībā varam sasniegt. Un lai tiem, kas varbūt kaut ko mēģina iesākt vai mēģina darīt savā dzīvē un skatīties uz kaut kādiem varbūt augstākiem ideāliem, lai viņi saprastu to, ka es esmu tas piemērs, kad es esmu bijis tur zem galda un es esmu bijis tuvu tam, kur es gribētu būt. Bet arī pašam man nav sajūta, ka es būtu sasniedzis visu, ko man kā sportistam būtu gribējies. Bet iespējams, ka tas šobrīd ir tas savukārt, kas vada mani dzīvē, palīdzēt cilvēkiem sasniegt to līmeni, ko viņi varbūt pat šobrīd nesapņo sasniegt, varbūt sapņot augstāk, tēmēt augstāk.
un iet to ceļu un palīdzēt viņiem kā trenerim, kā mentoram un vienkārši kā cilvēkam redzot to, cik precīzi patiesībā dzīvē ikviena lieta, ko mēs darām, korelē ar to, kur mēs atrodamies pēc kaut kāda laika. Kad es ticu, ka nejaušība un netaisnība nav. Un ir iemesls, kāpēc mēs esam katrs tur, kur mēs esam. Un ja mums nepatīk tas, kur mēs šobrīd atrodamies, tad tas iemesls ir meklējums nevis citos cilvēkos vai apstākļos, bet mums pašiem sevī. Un tas ir tas, laikam, ar ko es gribētu, lai cilvēki man atceras. Un ne tikai atceras, es vēl neesmu sataisījies ķēli nolikt. Neapšaubām. Bet jā, šie stāsti ir vajadzīgi. Tā kā, redzot to ainu kopumā. Jo bieži vien šiem, ja mēs skatāmies, jebkura izcila cilvēka, kurš šobrīd ir ierakstīts vēstures grāmatās dzīves stāstu, mēs esam pieraduši redzēt to skaisto brīdi. Fasādi, jā. Tāpat nav fasāde, bet tas viens mirklis. Es esmu šeit, es esmu tāds. Bet, ja tu paskaties to dzīves gājumu un ceļu izciliem sportistiem, tur Maiklam Jordanam, Kobem Bryanam, you name it. Tad, kur viņi ir bijuši kā bērni, kas ir bijuši tie cilvēki, vecāki, ģimene, treneri, kas viņus tur principā caur tādiem brikšņiem un lūžņiem ir aizveduši tur, kur viņi ir tagad. To bieži vien cilvēki negrib pieņemt. Man liekas, ja es tagad nodarbošos ar sportu, tad es tā elementāri būšu tas Maikls Jordans nākošais. Bet tā nebūs. Tur apakšā ir milzīgs darbs un ir šie te kāpumi un kritumi un jāapzinās, ka viņi visi būs. Un ir fantastiski, protams, ja tev ir blakus cilvēks, kurš ir spējīgs tevi motivēt un vest cauri tiem brikšņiem. Un tā ir lielākā vērtība. Klau, trenere Verza Zuļa, 2006. gads, viņa bija tava trenere, bet Olimpiskajās spēlēs viņa pie trases nebija. Kāds bija tas stāsts? Atgādini man varbūt. Kas tas bija tāds tur? Tas laiks bija diezgan sarežģīts mūsu komandā. Es teiktu, ka tā komanda nebija kā vienots vesels. Tā kā tie treneri, kas strādāja ar atsevišķiem atlētiem, es saprotu, ka viņi nespēja atrast tādu vienotu un tādu skaidru kopsaucēju kā treneru komanda. Un tad skaidrs, ka tika pieņemts federācijas. Es domāju, ka tajā laikā lēmums, es par tiem lēmumiem neko nezinu. Bet fakts kā tāds, ka tika nolemts, lai šī komandas iekšienē šī atmosfēra būtu stabilāka, tad tajā laikā ver uz Olimpiskajām spēlēm neņemt. Tavu viedokli tu neviens neprasīja, tajā laikā? Tas nebija pat jautājums par mani, jo tajā laikā es ar viņu īsti kā treneri nedarbojos. Es biju vairāk es teiktu pats par sevi. Un tā sadarbība ar izlases treneriem, kas bija Pēters Cimans un Jānis Liepa, man varbūt bija krietni tuvāka. Un līdz ar to tad arī es to tā nejūtu kā tādu milzīgu zaudējumu komandā. Bet skaidrs, es nevaru noliegt to faktu, ka kamēr es augu no jauniešu vecuma cauri junioriem un tam visam laikam, tad Veras ieguldījums tur ir milzīgs. Tas, kad vienkārši mēs vienā brīdī nonācām līdz tam slieksnim, kad viņa kā trenere un arī kā mana krustmāte, viņa man tajā sajūta līmenī bija, ka viņa man bija iedevusi visu, ko viņa var iedot. Un tālāk, lai es nonāktu nākošajā līmenī, man bija ārā no līgzdas jāsāk lidot pašam. Līdz ar to man nav nekāda netur smaguma sajūta, netur pārmetums vai vēl kāds, vai tur komandas vadībai vai Verai kā trenerei. Es vienkārši saprotu, ka visam dzīvē ir savs laiks. Un skaidrs, ka tad, kad mēs tā iekšējā balss arī ir jāklausās. Par treneru un sportistu ieguldījumiem runājot, tad Kristers Aperjots bija teicis, ka es te precīzi nocitēšu, pasaules kausa vicečempiona tituls ir 50-50 viņa un Mārtiņa nopelns. Kā tev liekas, tas ir pa dāsnu, tas ir tieši tā tas arī ir, vai ko tu teiktu? Es teiktu vairāk, ka tas ir 100% visas komandas kopumā nopelns. Skaidrs, ka
tā sadarbība ar Kristeru man uzsākās jau tajā laikā, kad es atgriezos Latvijā kā treneris. Viņš tajā brīdī bija jauniešu puika, un tas bija gads, kad bija jāpaspēj viena gada laikā sagatavoties pirmajai pasaules jaunatnes ziemas olimpiādei. Un tad es pieslēdzos pie jauniešu junioru komandas, un viņš principā bija pavisam, es teiktu, vēl puika. Un tajā laikā kaut kā es laikam pamanīju viņā tādas ļoti līdzīgas savām iezīmēm, ka viņš bija salīdzinoši kluss, viņš bija pats par sevi diezgan ar skaidru redzējumu, ko viņš grib izdarīt. Viņam bija tāda laba varbūt trases sajūta un tā atgriezniskā saikne, ko es no viņa varēju saņemt. Bet viņš tajā pašā laikā bija arī tāds pats maksimālists kā es. Un viņš saprata, ka no manis, kā no trenera, tādas atlaides nebūs. Bet mums nekad nav bijis tā, ka mēs par kaut kādām lietām viens otram pārmest. Stāsts ir vairāk par to, ka mēs savā starpā runājot, mēģinām saprast, kāpēc šajās sacensībās tas rezultāts varbūt nav tik apmierinošs, kā mēs paši to gribētu. Un skaidrs, ka tas ir jautājums nevis viņam vienam pašam vai jautājums man vienam pašam. Tā varbūt ir iespējams kāda sadzīviska lieta, komandas kopējais klimats un viss pārējais. Un tās ir lietas, ko mēs mēģinām šķetināt. Un es ticu, ka ja mēs nepārmetam viens otram, bet atkal esot tur, kur esam, meklējam risinājumus, kā nākošā nedēļā darīt labāk, tad tā var veidoties tāda cilvēcīga un produktīva sadarbība. Un tas, laikam, šobrīd ar Kristeru mums ir izdevies. Kas var nokaitināt visvairāk treneru Mārtiņu Rubenu? Šeit klausoties, Tukša laika nosišana. Tas ir tas, ko es nespēju joprojām pārvārīt. Jo es saprotu, ka tajā brīdī, kad komandā viss ir kārtībā un ik viens mūsu komandas sportists ir top 3 pasaulē, tad es teiktu, var ievilkt elpu, bet ievilkt elpu nākošajam darba cēlienam. Jo man šobrīd tas skatījums uz dzīvi ir vairāk tāds, ka es negribu, lai šobrīd vai pēc kaut kāda laika, kad es būšu pabeidzis darīt to, ko es daru, varbūt vienā jomā, lai es varētu apsēsties un pateikt, es no savas puses esmu izdarījis visu, es neesmu atstājis nevienu akmeni neapgrieztu, kā saka, un man nav par ko nožēlot, kad, ja es būtu izdarījis to, tad var būt tā viena simtdaļa trasē būtu atradusies, kas izšķir pirmo vietu no otrās. Tā kā tas ir tas, ko es arī sagaidu no komandas un no pārējiem komandas lodzekļiem, un varbūt, kad reizēm es esmu pārāk bargs šajā sakarā, tā savās varbūt iekšējās pārdomās bargs. Es to tā uz āru mēģinu nerādīt un arī nevienam patiešo virsū nemetos. Bet es saprotu, ka tas kopējais rezultāts, kas ir mūsu komandā, ikvienam sportistam ir atkarīgs no katra mūsu komandas dalībnieka, no katra trenera, fizioterapeita, no komandas vadības, kas ir mājās, kas var vienkārši uzrakstot vienu tādu jauku īsziņu, turieties, džeki, šodien būs laba diena, kas varbūt, kad iedod to pēdējo dzirkstelīt, kad jā, viņi tiešām tāda ir. Es domāju, ka tas ir tāds jautājums par tādu kopīgu sinerģiju saukšanu vienā veselā un saprast, ka tas mehānisms bez viena, bez ik katra no mums nav vesels mehānisms, un ka katram ir sava roka jāpieliek. Zobrats pie zobrata. Ko, pārbaudam zobrats arī mūsu tēmarātā. Griez vēlreiz. Galvenais, lai nav vēlreiz jāņem aizdevums. Jā. Aizņemamies atbildīgi. Tas arī jāatgādina neapšaubā. Ford Mustangs, Mārtiņ, tavā rīcībā. Pavisam vienkārši nebija vēl nācis. Bet kā es solu tiešām no vārdiem pie darbiem, 10. sezonā mēs pacentīsimies, lai viens Ford Mustangs tiešām stāvētu un lai būtu raidījuma dalībniekiem viņa iespēja iegūt. Bet, kā jūs teicat, tad šai sezonā Ford mums nodrošina enerģiju raidījuma otrajai daļai. Un, protams, ka Ford mums piedāvā arī tēmu, un tēma pavisam vienkārši. Kur palicis DJs Betons?
Nu, tad, kad man būs Fords Mustangs, tad es par to pastāstīšu. Ļoti labi. Nu, patiesība laikam ir pavisam vienkārši. Tu paliec vecāks, vai ne? Nē? Es sāku novērtēt citas lietas. Un skaidrs, ka mums laiks atrodas tām lietām, kuram mēs redzam vērtību. Tā laika mums ir tik daudz, cik tas ir dzīvē, vai ne? Katru dienu nemainīgi. Un tikai 24 stundas. Un tikai 24 stundas. Un galu galā, ja kāds saka, man tam nav laika, tad mēs to nenovērtējam. Man tas nav vajadzīgs. Vai tā nav mana prioritāte? Un, jā, nu šis te ceļš savā ziņā kā dīdžejam un dīdžejam Betonam, tas bija arī tāds, es teiktu, sevis meklējumi. Un tajā laikā es saprotu, ka arī tas mūzikas formāts un mūzikas stils, ko mēs spēlējām kā ar Vārka Krū kopā, bija kaut kas citādāks, nekā varbūt ikdienā radio varēja dzirdēt. Un tas bija tāds, laikam, mans tāds pirmais šāviens uz to, kad es gribētu būt atšķirīgs vai citādāks, bet es nezināju, kas ir tieši tas formāts, kurā es gribu būt atšķirīgs. Bet tas, ko es redzu šodien un redzu sev apkārt, ka tas nav īsti tas, kā es gribu dzīvot tālāk. Un tāpēc tajā brīdī tie bija tādi meklējumi mūzikā. Un skaidrs, ka ja mēs paskatāmies uz to visu uzbūvu kā tādu, un ja mēs varam noticēt seniem viedajiem un gudrajiem, kad viss ir vibrācijas, tad mūzika ir viena no tām, un to man arī sanācis ir savā dzīvē piedzīvot. Un šīs te vibrācijas, kas ir mūzika, ir spējīga dzīvē ļoti daudz ko mainīt. Un kādreiz cilvēki tam pievērs milzīgu uzmanību. Mūzika spēja dziedināt, mūzika spēja sienas sabrucināt. Un ja mēs saprotam, kas ir mūzika un ka tās ir frekvences un ka tās ir harmonijas, tad arī kamanas slīdēšana pa ledu rada savu ziņas skaņu. Un tādu frekvenci, kuru nav īsti iespējams nekur citur pasaulē es tādu neesmu dzirdējis. Un tas, man liekas, tāds pirmo sezonas braucienu baudījums. Tā bija mana mūzika arī savā ziņā. Tas bija tas, ko es spēlēju, bija drum and bass. Tas ir bungas un bass. Un katrai kamanas detaļai ir savu frekvenci. Un tā ir bungveidīga, vieglāk, augstāk, zemāk skaņa. Un arī šis te kopējā trases skaņa vai tāda frekvence, kur ir tādā zemes līmenī. Tā kā tur bija visas šīs frekvences, un tā bija tāda salīdzinoši ātra, dinamiska mūzika, kas man asociējās ar to ātro braucienu trasē. Un tāpēc tas bija laikam tas, kas man tajā laikā bija svarīgi. Bet tagad stāvot trases malā un apcerot dzīvi, man absolūti tas vairs nešķiet aktuāli. Tagad man gribās to tā lēnām, kārtīgi ievelkot pilnu elpu un pilnībā izelpojot, paklausīties kaut ko skaistu. Klausoties tajā, ko tu stāsti par mūziku un skaņām, tu kā treneris šobrīd stāvot trases malā un dzirdot, kā tā kamana slīd, vai ne? Tu vari saklausīt, ka šis brauciens būs labs? Protams. Jā? Protams. Un tas nav jautājums tik daudz varbūt par pašu braucienu, bet, teiksim, to virāžu pārēju, kur es redzu, es saprotu, vai tā ir... Bieži pagriezies ar muguru, neskaties, bet tikai klausies. Tu varētu saklausīt, teiksim, noteikti, ka šis bija ļoti labi. Jā, protams. Tiešām, protams, pilnīgi noteikti. Ja tās, ir kaut kāds iemesls, kāpēc mums Dievs šīs maņas ir devis. Un ir lietas, kuras mēs varam uztvert ar ausīm, ir lietas, ko mēs varam uztvert ar acīm, un ir lietas, ko mēs varam uztvert vienkārši tādā pavisam padziļinātā līmenī, kas ir caur dvēseli. Un skaidrs, ka šīs te ausis bieži vien pasaka priekšā to, ko neredz acis, un atkal otrādi. Un atkal tausti un maņas un viss pārējais, kas mums ir, tas vēl savāk to bildi kopā. Un tāpēc arī, ja mēs paskatāmies uz cilvēkiem, kuriem varbūt dzīvē, tā kā
no tāda vidējā līmeņa šķietami nav paveicies, kuriem varbūt, ka trūkst kādas no šīm maņām, tad viņiem ir krietni spēcīgāk attīstīti varbūt citi maņi, kas nav tik spēcīgi attīstīti cilvēkiem, kuriem ir visas maņas. Tā kā tas visums kaut kā kompensē to, kas mums ir dots vai atņemts. Un arī par tām skaņām domājot trasē, jā, protams, es dzirdu, kad no tās kamanas nāk tāda pareiza skaņa vai ir kaut kas tāds, kas griež ausīs un tu saproti, ka tā nav sportista kļūda, bet tā ir kamanas problēma. Tajā pašā laikā es dzirdu arī sportista kļūdas. Ok, pat tik ļoti, jā? Jā, protams. Viss cien. Nu ko, griežam vēlreiz? Tu jau mācies uzgriezt nedaudz lēnāk, vai ne? Bet aizdevums LV tomēr tev, kā saka, izmisīgi. Nu, mēs pārējiem pulksteņu radītāju virzienā pie Sportlandā, vai ne? Sportlands gan laikam kamaniņu sportam ir gājis garām. Jā, pagaidām, jā. Jā, nu, novēlam, lai tie jūsu ceļi kaut kur, jā, tieši tā. Un, nu, jā, Sportlands mums pieprasa, te man ierakstīts scenārijā, ir trakākā lieta, kas darīta kamaniņu trasē. Un iekavās, te prasās kāda drosmīga atzīšanās. Nu, tik drosmīgs es neesmu, lai atzītos par trakāko, bet... Eksos stāsta visu, ja? Kā mēs mums raidījām izstāstījām, un tu kā esošs sportists visu nevar stāstīt, tas šobrīd jau kā bijušais vāridošs. Pagad, es tev palīdzēšu. No ar seksu tu esi nodarbojies kamaniņu trasē noteikti. Jā. Nu, lūk. Un kā bija? Ir atšķirības? Es vienkārši tāpēc, lai ir jēga mēģināt. Tagad Siguldas trases apsardze var sarosīties. Katra reize ir īpaši, es teiktu. Bet stāsts ir, ja tu prasi par tām trakajām lietām, tad trakās lietas, laikam, man bija izdevies izdzīvot tādā bērnībā, kad es tikko sāku to kamaniņu sportu aptaustīt. Un man skaidrs, ka man interesē viss par un ap braukšanu trasē. Un tad bija, manuprāt, tas bija viens Latvijas čempionāts, kad mēs nu, kā komandas daļa, tajā laikā tā bija sporta klubs vēl Vārpa, laikam mēs braucām no Rīgas, un tad, lai nebūtu tur jābrauc atpakaļ, tad mums atļāva palikt tur Siguldas trasē, manuprāt, piedarošajās Līvānu mājās. Un tas skaidrs, ka ko tu darīsi vakarā, taču nesēdēsi mājās, kaut kas jāpadara. Tad mēs gājām pa nakti uz trasi, un tajā laikā trasē bija apsargs, bija suns, un skaidrs, ka visa elektrība bija izslēgta. Un mēs uz to trasi aizstiepām līdzi visu, ko varēja iedomāties, ar ko pa trasi varētu braukt. Ar vecos apaļos mīskastes vākus un tādas lietas. Un tad mēs tur tāds bariņš puikas bijām uzlavījušies vīru startā, no kuras mēs paši ar kamanām nekad mūžā nebijām braukuši. Un domājam, varbūt, ka vajadzētu tā kā nobraukt, bet nebija plāns, ka mēs tiešām to darīsim. Bet tad mēs tā kā tajā tumsas melnumā sadzirdējām, ka ierējās suns, tā kā viņš mūs bija pamanījis. Un tad kaut kādi soļi, ka sāk nākt arī apsargs. Un sapratu, likties vairs nav kur. Ja tu zini, Siguldas kamaniņu trāsis, tad augšā vīru startā ir uz augšu ir tikai debesis. Un tad vienīgais veids bija, laižam pa trāsi. Tad viens sāk skriet. Viens aizbrauc, otrs, trešais, un skaidrs, ka tos braucamos nevarēja zināt, kurš slīd ātrāk. Un mēs tādā pilnīgā melnā tumsā, kad tu brauc, tu neredzi 10 centimetrus sev priekšā, tu tikai dzirdi un jūti, kad tu brauc un tā aptuveni mēģini saprast, kur tu atrodies. Tā mēs visi tur līdz kaut kādai trases daļai tikām, un toreiz es teiktu, ka veiksmīgi. Bet, ja es uz to paskatos tagad tā kā no pieauguša saprātīga cilvēka skatu punkta, es teiktu, tas bija traki. Tur visādi varēja beigties, jo ja tu brauc ar kaut ko, kas ir lēnāks, tu esi aizskrējis trasē iepriekš un pēc tam brauc no aizmugurs, kas ir ātrāks, tad tu tur var... Mārtiņš Dukurs teica, ka viņam visi beidzies labi, bet viņš trasē arī ir apdzinis citu sportistu. Tur kļūda bijusi ar palaišanu vai kaut ko tam līdzīgi trasē, bet viņš reāli apdzina. Man arī tā ir gadījies, jā. Tas gan bija vasaras braukšanas laikā, kad es apdzinu mūsu šobrīd komandas dāmu divnieku līderi Andu Upīti, kura mēģināja lēnām nokļūt līdz savai starta vietai. Es tajā laikā braucu no vīru starta ar vasaras kamanām, un viņi pa virāžu pa augšu apdzina, un labi, ka mēs nesatikāmies kādā virāžas pārējā.
Un tad vienreiz man izdevās pārlikt pietupienu stalažām trasē, kas bija ielikts, lai Pārlikt? Jā. Zini, kādreiz bija tādas pietupienu stalažas, kur apakšā tāds pakals, divi stabi un kur uzlikt stieni. Jā. Un tad, lai ierobežot tur turistus, kas staigāja vasarā pa trasi un gribēja paskatīties, kāda tā trasa izskatās no vīru starta, tad no vasarā, no dāmas starta pakājas laida vasaras bobu trasē. Un tad šīs stalažas bija ieliktas tā, lai tie cilvēki, kas nāk pa trasi no vīru starta, neieiet trasē, tad, kad brauc tas bobs. Un mums bija pirmais treniņš pēc tā kā vasaras nometnē. Nebija noņemts vienkārši. Un es nobraucu pirmo braucienu no dāmu starta. Un tā, viss kārtībā, ko tur čamāties. Kāpšu augšā, uzkāpu augšā. No dāmu starta, to vietu, kur tās stalažas bija nolikts, viņi nevarēja redzēt. Un tad es tikai braucu trasē un skatos, divi stabiņi stāv man pretī. Viņas nebija tā nolikts, viņas jau bija bišķi sagriezts. Tas tvērums, caur kuru jātrāp cauri, bija praktiski kamanas platumā. Un, man toreiz izdevās trāpīt, un par to es esmu pateicīgs. Un tagad nav jādzied operā par tenoru. Tas bija tāds interesants brīdis. Bet, skaidrs, ka tajā laikā es to tā varbūt līdz galam nesapratu. Un tas bija tāds joks un smiešanās pēc tam, bet es ticu, ka man visu mūžu kāds vienmēr ir tur augšā līdzās stāvējis. Un tas, kas ar mani dzīvē ir noticis, pilnīgi noteikti man ir sargājuši, lai es būtu tur, kur es esmu tagad. Klau, pieskaroties šim kritieni, tavs trakākais kaut kāds piedzīvojums šajā ziņā trasē? Par kritieniem laikam jaudīgākais, kas man ir bijis, tas bija 2004. gads. Kā tagad to atceros, arī acu priekšā tikpat skaidri kā olimpiskās spēles. Jā. Bet tas arī bija sezona, kad es biju uzbūvējis sev jaunu kamanu un cīnījos ar viņu, lai viņi sāktu braukt. Un tas rezultāts nekādi nenāca tuvāk. Un, tas bija viens brauciens, kur Kēnigas trasē, braucot no pirmā esinieka ārā, man uz ejot iekšā, ja zina, kas ir S-kombinācija Kēnigsē, protams, kurš to nezina? Tas ir tāds rollercoasters, kurā tu ieskrienies, un tev principā katrā virāžā tu brauc līdz dēļiem, lai trāpītu nākošā virāžā un ārā. Labi. Un tad... Līdz dēļiem tas nozīmē līdz augšai būtībā. Tā kā līdz kur virāža beidzās un lejā. Un tad, braucot iekšā otrajā esiniekā, man kamanai noslīdēja, mēs to sakam, noslīdēja pēdas, tā kā kamanai noslīdēja aizmugura, un kamana aizgāja pilnīgi tā kā taisnas vecē dēļos augšā. Un tad viņi tur sašķīja tādos mazos gabaliņos, un es pa tām divām virāžām, pēc kurām es apstājos, es tā kā slīdēju uz dibeni, es to visu tā skaidri vēroju, bet tādā skaidrā palēlinājumā, tā kā to rāda slow-mo kino. Tā kā dzīve paskrien gar acīm, un kamana detaļas ripo, un viss kaut kur tā kā pārvietojās. Un tāda skrūju kasta pēc tam trases malā bija ko salasīt. Bet tā man bija iespēja salauzt kamanu, kuru man absolūti negribēja klausīt. Un tad es nākošā nedēļā man atsūtīju no Latvijas manu veco kamanu. Tad es viņu sakopu, sataisīju, salīmēju, un nedēļu pēc tam pasaules čempionātā izcīnīju bronzas medaļu. Tā kā es saku, dzīvē viss notiek uz labu. Arī tad, kad ir super slikti, tas pilnīgi noteikti ir priekš tam, lai mums kaut ko iemācītu. Griežam vēlreiz. Braucam... Pretējā virzienā. Labi, ķerot tev pie vārda, dzīvē viss notiek uz labu. Tā nav tāda optimista domāšana tomēr. Es tā pavisam ātri, ir vai nav? Es teiktu, ka tā ir realista domāšana. Realista domāšana, ja? Jā, jo es kaut kā vairāk skatos uz to, ka tas, kas ar mani dzīvē notiek, ir labākais no viss tā, kas varētu notikt. Mēs vienmēr te sūkstamies par to, ka mēs te aizējam uz veikalu un nav tas jogurts, ko es šodien gribēju dzert. Bet ja mēs paskatāmies kaut kādus gadus apakaļ, kad tu aizēji uz veikalu un saproti, nav ko ēst. Tad cik ātri cilvēks ir spējīgs pielāgoties un pierast pie ērtībām. Tā ir. Un ja mēs paskatāmies pāri robežai, tad ir vēl jau vairāk ir par ko padomāt.
Pīka un Klapenburga galvenais no Domīna Shopping tirzniecības centra veikaliem. Atkal tu paliec bez balvas ar vienu, vai ne? Balvu klāsts joprojām pie manis, bet es apsolu, tu bez balvām nepaliks. Griezīsim, kamēr tu tiks līdz kaut kam, vai ne? Un es nevarēju ielikt tēmu, kas bija ļoti, teiksim, tāda, ejoša un brāļiem Dukuriem ļoti patika. Un tā, es domāju, ir tēma, kas varētu arī patikt tev, konkurentu čakarēšana. Kā tu esi kādreiz kaut kādām viltībām konkurences čakarējis slēpis kaut ko? Vai varbūt jūs to darat joprojām tādā? Jo arī jau ir kaut kāds niansīts, ko jūs varat pieslēpt, tur, es nezinu, jaunievedumi kaut kādi un tam līdzīgi. Brāļiem Dukuriem ļoti šis patika. Es teiktu, ka es nekad neesmu to darījis. Jā? Tiešām neko neesi slēpis no konkurentiem, varbūt ne līdz galam pateicis, ne līdz galam kaut kāds, nezinu, esi atradis kaut kādu tehnisko. Jautājums ir, vai man ir uzdots par to jautājums. Teiksim, ja es atceros sevi komandā un to vispār Latvijas izlases attīstības formātu, tad tās kamanas un tās liecas vai tās kamanu daļas, ar kurām es pats nebraucu, es devu citiem komandas sportistiem un saviem pat tiešajiem konkurentiem. Teiksim, savas Turīnas olimpiskās slides, ar kurām es olimpiādē izcīnīju 3. vietu. Es nākošā gadā uztaisīju sev citu slidu komplektu, sāku ar viņām braukt, sapratu, viņas ir praktiski līdzīgas. Un šo savu Turīnas slidu komplektu sadevu Guntim Rēķim, kas bija mans tiešais konkurents. Citu valstu konkurenti? Citu valstu konkurenti, mēs savus kamanas nenometam tā pie sienas un ejiet lūdzu visi skatieties. Skaidrs, ka mēs arī citas vienkārši un apskatiet lūdzu tās. Nē, tā mēs nekad tā mēs arī nekad neesam darījuši. Skaidrs, ka tur kaut kāds actions tajā visā ir un tā slēpšana. Vienā brīdī tu slēp, un tad tu saproti, ka kāds atnāk uz trasi, kurš vienkārši paņem tev pa pussekundi apbrauc, un tad jūties tagad tāds muļs, ko es tur slēpu. Tā kā, man liekas, tā slēpšanās tā ir tāda diezgan tāda interesanta lieta. Skaidrs, tas ir gaumas jautājums, es teiktu tā. Vajag dari, nevajag, nedari, bet arī šogad bija tāds gadījums trasē, kad bija šie tādi ļoti mainīgie laikapstākļi un trasi bojājās un bija viens pasaules kausa posms, kad tur citu valstu sportisti izvēlējās pirmo braucienu braucot speciāli bremzēt, lai otrajā braucienā dabūtu labāku starta numuru. Es teiktu, es nekad tā nedarītu. Es esmu tā kaut kādā formātā mēģinājis to darīt atlases sacensībās, tad, kad mums bija nācija kausi un nolēmu, labi, es tagad braukšu treniņu kombinzonā vecā, vilkšu vecus skalipšus un tā kā netaisīšu slietas, braukšu ar aplīmētu kamanu, nobraucu un esmu otrais. Un kāds man prieks no tā bija? Es ieguvu vienu vietu. Un laikam tādas mācības dzīvē ir vajadzīgas. Un tieši tas pats stāsts bija arī šogad Oberhofā, kur pasaules kausa posmā, tā kā pasaules kausa līderis Maksis Langenhans pirmo braucienu nobremzēja, otro braucienu dabūja mazlietiņa augstāku numuru, bet ar to, ko viņš tur nobremzēja, viņš principā pats paņēma savu un pazaudēja savu pirmo vietu. Tā kā es saku, ka tā mānīšanās un čakarēšana viss dzīvē atgriežas. Tā kā tam nav jēgas. Vienā vai otrā vai citā formātā tas atgriezīsies. Labi. Absolūts godīgums. Tu ko? Vēl viens grieziens tavā rīcībā? Uz augšu. Cēnu klubs arī dzen. Mums piedāvā tēmu. Pludmales volejbols. Kas tas tāds? Kas tas bija tavā teiksim, tā dzīves laikā arī līdzīgi kā DJs Betons, bet, manuprāt, pat Latvijas čempionātā dalība, kaut kādos atsevišķos posmos kopā. Vienā Latvijas čempionātā. Vienā tikai, jā? Jā, tikai vienā. Kopā ar Kristiānu Marnicu, vienu no brāļiem Marniciem, jā. Kas tas bija? Tas ir tāds, es zinu, ka kamaniņnieki un vispār, teiksim, tā Siguldas, teiksim, tie sportisti, viņiem tas pludmales volejbols ir brīvi pieejams. Jūs tur pie gaujas ik pa laikam uzspēlēt. Man liekas, tas bija tāds savulaik man fantastisks hobijs. Es teiktu tā.
Bet pat līdz Latvijas čempionātam beigās. Jā, tas ir pietiekami labs līmenis. Jūs pamaturnīrā spēlējāt toreiz, man liekas, ir iekļuvāt kvalifikāciju, pārvarējāt vai kaut kas tāds? Mēs 1 vai 2 spēles pat vinnējām. Jā, es atceros, jā. Nu, bija interesanti. Bija interesanti katrā ziņā, bet es vienkārši redzēju, ka šis ir tāds sporta veids, kur spēlējot katram savā tīkla pusē, viņš pirmām kārtām ir, es teiktu, vismazāk traumatisks salīdzinot ar visiem pārējiem bumbas sporta veidiem, ko var izvēlēties treniņos spēlēt. Un tajā pašā laikā ārkārtīgi dinamisks. Un viss šī pamat sagatavotība, kas ir vajadzīga, lai spēlētu pludmales volejbolu, pilnīgi noteikti noder kamaniņu sportā. Un es atceros to gadu, kad es pludmales volejbolu ārpus treniņiem vēl papildus spēlēju tā kā visaktīvāk. Tā bija arī mana vislabākā sezona kamaniņu sporta, tā kā sezonas griezumā kopumā. Tā kā, jā, tur ir daudz kā kopīgi. Tur ir daudz kā kopīgi, jo tas nav stāsts tikai par to, kurš tur ātrāk skrien un augstāk lec. Tāpatās ir savā ziņā prāta spēle. Ja to salīdzina, piemēram, ar klasisko volejbolu, zāles volejbolu, kur tiešām tev ir vienkārši ej un mauc. Un skaidrs, ka arī tas viss notiek dinamiski un ātri. Bet pludmales volejbolā, par cik tas laukums ir lielāks, tev nav viss ar briesmīgu spēku jāiesit. Pludmales volejbola laukums ir mazāks. Laukums ir mazāks, bet man liekas, tad, kad es sāku spēlēt, tad pat bija vēl vecie noteikumi, kad bija 9 uz 9 metri. Patiesībā varētu būt, laikam, taisnība. Jā, un tad tas bija vēl interesantāks. Tad arī katram katiņam bija nozīme, vai ne? Jā, tieši tā. Kas tev vēl ir par hobijiem, ja mēs par hobijiem tādiem runājam? Šodien tavs hobijs. Kas ir tavs hobijs šodien? Man liekas, ka vairs īsti neko par hobiju nevar nosaukt. Jā, tavs darbs ir hobijs droši vien, ne? Es neteiktu, ka hobijs, tā ir mana sirdslieta. Tas ir hobijs savā ziņā. Laba laika pavadīšana. Jā, un es zinu, kā hobiju varbūt vairāk tā kā uztver kā laba laika pavadīšana, varbūt bez tāda reizēm arī bezmērķīga labu laiku pavadīšana, kam nav tā kā turpinājuma. Bet tā sirdslieta, es domāju, ka tas bišķi atšķirās, jo sirdslietai var būt šī izaugsmes līkne, uz kuru tu skaties kā arī savā ziņā uz mērķi. Un es saprotu, ka viens ir kaut kāda nosprausta mērķi, bet mans mērķis vairāk ir katru dienu savā dzīvē, ko es dzīvoju, tā kā nodzīvot ar pievienoto vērtību. Un tad, protams, ka tas daudz ir kaut ko mācoties un interesējoties par tām sfērām, kas ir man aktuāls. Un skaidrs, ka šī zinātne un tehnoloģijas, kas ir bišķītiņi ar dažādiem rīkiem pavēruši iespējas arī man kā ne akadēmiskam zinātniekam nonākt līdz kaut kādam attiecīgam rezultātam, un tad no otras puses, no tādas Lego klucīšu likšanas, un pēc tam tikai mēģinot saprast, kāpēc tie Lego klucīši turās kopā vai kāpēc viņi krīt. Tad man šobrīd tā zinātne ir pat iedziļināties tajā ir pat interesantāk, izprast šos principus tādā dziļākā līmenī. Un tas laikam ir tas tāds mans lielākais dzinuls, meklēt tajā savā ikdienas dzīvē un arī tajos darbos, ko es daru, šīs izaugsmas iespējas. Ko, Mārtiņ, noslēdzošais piegājiens tev domēnu shopping tēmu ratam pieskaroties, grieziens noslēdzošais šajā raidījumā? Tad jāgriež tā, lai mēs varam pēc nedēļas sākt runāt. Kā man viens no viesiem teica, varam aiziet reklāmas pauzē. Jā. Vitautas, Mārtiņ, tu tiec pie pirmās balvas beigās, vai ne? Un es izmantošu iespēju, un Vitautas, kā es saku, vasaras sezona tuvojās, tad ielīdz noderēs tev, vai ne? Pludmales voļukam uzspēlēt, vai ne? Nodar, jo pludmales voļuks, viņš jau ir tāds pietiekami demokratisks arī gan manā cienījumā vecumā, gan tavā cienījumā vecumā. Viņš jau ir pietiekami, kā sakam, tāds demokrātisks savā ziņā. Mārtiņ, tava atbilde tiem, kas kamaniņu braukšanu sauc par nišas sporta veidu? Kas ir niša? Atbildiet man. Tas ir niša.
niša priekš Coca-Colas ir puspasaule. Arī nišas dzēriens, vai ne? Ļoti labi. Attiecīgi cilvēki, kuriem tas interesē. Un jautājums ir, ko mēs ar to savu nišu darām un ko mēs ar to vēlamies pateikt pārējiem, kāpēc mēs to darām. Un skaidrs, ka mēs varam izvēlēties jebkuru nišu savā dzīvē par savu esam. Un skaidrs, ka tur, kur ir vairāk cilvēku, tur varbūt to piederības sajūta ir vieglāk notvert. Bet tajā pat laikā es saprotu, šī dzīve ir domāta tam, lai mēs katrs kā cilvēks, kā dzīva būtne, kā dvēseli, kā gars kopumā augtu. Un, ja mēs to apzināmies, tad mēs varam darīt praktiski jebko. Un šie principi par to, kā nonākt līdz kaut kādam mērķim vai līdz izcilībai, viņi ne ar ko neatšķirās. Kā tas ir biznesā, kā tas ir sportā, kā tas ir ikdienas darbā. Jebkurā nozarē. Jebkurā nozarē. Un skaidrs, ka jautājums ir par to, vai mēs esam gatavi iet tā kā šo te īstermiņa ceļu un sasniegt kaut kādus ātrus mērķus ar kaut kādiem, varbūt ne īsti krietniem soļiem, vai mēs izprotot to tādu dzīves brīnumu un vērtību, esam gatavi spēlēt to tādu bezgalīgo spēli, kas patiesībā ir spēle attiecībā pašam pret sevi un atskaites punkts es esmu pats sev. Laikam kamaniņu sports ir tas, kas man bišķītiņi ir atļāvis to saprast mazliet agrākā vecumā, jo, teiksim, sporta veidos, kur tu cīnies pret citiem sportistiem, tā kā spēles laukumā vai tieši uz skrejceļa, ir tāda tieša cīņa. Bet kamaniņu sportā tā cīņa apsēžoties uz startu vienmēr ir tāda pirmām kārtām tāda iekšēja cīņa pašam ar sevi. Ko es izdarīšu ar to, kur es esmu tagad, šeit un šajā brīdī, un kā es tikšu ar to galā, un kā caur visu šo es varu augt. Skaidrs, ka citi cilvēki savā ziņā ir labs atskaites posms, un ir labi, protams, ja tavā nišā ir tiešām tādi atskaites posmi, uz kuriem ir vērts tiekties, un kas var būt tāds labs dzinulīts tev pašam uz priekš šīs izaugsmes. Un tāpēc es arī nevienā brīdī nenosodu ne Vācijas komandu, ko varbūt citi mēģina tur zākāt par to, ka, kad viņi ir sabojājuši sporta veidu un kad viņi ir paņēmuši visu, un tad viņš kļūst neinteresants tikai tāpēc, ka jūs uzvarat. Es saku, bet jūs iemācieties strādāt tā, kā strādā vācieši. Ieguldiet tos pašus resursus, laiku, līdzekļus un tiešām attieksmi, lai nonāktu līdz tam brīdim. Un ja mēs uz to sākam skatīties, tad es ticu, ka tā kā ierobežojuma nav, jo galu galā cilvēks ir tas, kam tas viss ir jāizdara. Tu raidījuma sākumā minēji to vārdu Silicon Price Performance, ne? Par cenas un to rezultātu koeficientu, ja mēs tā varētu teikt. Ja mums būtu vāciešu nauda, mums būtu adekvāts tas performance, tas snieguma un rezultātu pieaugums. Un kur mēs būtu vispār? Zini ko, iedodiet mums, pamēģināsim. Super atbildi. Bet tas ir, teiksim tā, nereāls kaut kāda tāda fantāzija kaut kāda vai? Es teiktu, ka tā nav nereāla fantāzija, bet arī šī nauda nāk ar savu slogu un nosacījumiem. Jo tad, kad tev ir varbūt šīs te neierobežotās iespējas, tev ir jāiemācās uz kaut ko nofokusēties un atrast to fokusu, tā kā šaujot visos virzienos ir ārkārtīgi grūti. Un skaidrs, ka ir iespēja piesaistīt krietni lielāku tā kā speciālistu komandu un cilvēku komandu, kas katru no šiem virzieniem pēt, bet pēc tam atkal salikt to puzli kopā, kas ir tik smalki saskaldīt. Atkal varbūt ir cits izaicinājums, un skaidrs, ka Vācu komandā nebūtu neiet viss gludi un skaisti. Tur ir savas iekšējās peripētīs, jo Vācija ir liela, un tā nav gluži viena komanda, tā ir komanda, kas sastāv no komandām, no klubiem, un viņiem ir savas problēmas. Līdz ar to teikt, ka, ja mēs skatāmies uz to kopumu kā tādu, es saku, katram pie savām iespējām ir savi izaicinājumi, bet es saprotu, ka katram šie savi izaicinājumi ir tāpēc, lai mēs katrs, kas esam šajā izaicinājuma mutulī augtu. Ko, to jau laikam es to arī novēlu, vai ne? To augt tai mutulī, vai ne? Lai gan tev nepārāk labi veicās Domina shopping tēma ratā uzgriežot. Kā man veicās? Es Mustangu vinēju. Jā. Es tev palīdzēšu uzgriezt arī Apollo kino, vai ne? Un dāvāšu tev 2 kino biļetes. Var brīvā brīdī nākt Domina shopping un droši
apmeklēt kino. Es nezinu, kā tev ir ar filmām un kino. Te ir kārtīgs briesmu stāsts. Jā, šausmene, vai ne? Nu, labi. Es ceru, ka drīkst iet arī uz citu filmu. Jā, noteikti. Un tāpat arī Domina Shopping. Saka tev paldies par tevis atrasto laiku un atsaucību un dāvanu, kad 50 eiro vērtībā tev no Domina Shopping. Es domāju, ka te plašajā veikala klāstā tu noteikti atradīsi kaut ko sev. Vai paldies, varbūt kāda dāvana kādam beigās. Pilnīgi noteikti. Jo labākā dāvana ir Domina Shopping dāvankarts. Kamaniņu sporta tērpu laikam te neatrast. Bet būtu pēdējais laiks padomāt. Tautas paruna, kas meklē, tas atrod. Mārtiņ, es tev, teiksim tā, novēlu meklēt jaunas virsotnes un atrast jaunus sasniegumus, vai ne? Tavā, jau var teikt, trenera un, kā to sauc, tehniķu darbā, ja? Konstruktora, es lēnām kļūstu par inženieri, tas gan ir tāds vēl garš ceļš ejams, bet daudz man tā sauc, man grūti sevi to tā... Multimākslinieks. Jā, moderns vārds un visam atbilst, man liekas. Paldies tev! Paldies. Un bija tiešām prieks tev satikt. Un tā, teiksim, varbūt nedaudz arī ielūkoties nedaudz dziļāk tajā visā sportista apziņā un domāšanā, ko Mārtiņš Rubens ir piedāvājis visu savas karjeras laikā un turpina to darīt arī šobrīd. Šis bija raidījums X, ar jums tiekamies jau pēc 2 nedēļām, kārtējā ceturtdienā, kas, Mārtiņš arī jau zina, ka ceturtdienas vairs nav zivju dienas, bet ir eksu dienas, Mārtiņ. Tā ka tiekamies, vislabāk! Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV.